Tā, nu 4272, tātad updates par to jauno DPF filtru tam Fordam, kuram bija izurkti caurumi. Kā sanāca? Nu, loģiski mēs nofilmējām video, aizsūtījām šo video arī saimniekam, kad ir izurkti tie caurumi jaunā DPF. Nu, saimnieks aizdzen mašīnu uz servisu, kur viņam uzliek jaunu DPF filtru, bet ir beigta gofra. Nu, tāda kustīgā daļa izpūtējuma. Viņi saka, mēs to gofru nemainam, aizdzen kaut kur citur samainu. Un mēs nodarbojamies autospecos ar izpūtē remontu, mums ir daudz gofras uz vietas un tā tālāk. Cilvēks atrod mūsu internetā, loģiski, atbrauc samainīt to gofru, mēs izzāģējam gofru ārā un skatāmies tādā DPF filtrā jaunā. Divi caurumi izurkti, tā kā vecā, saproties. Mēs domājam, kāpēc jaunā filtrā jaurk caurumi, tu tā caurumus var urkt vecā filtrā. Nu, lūk, aizsūtam to video saimniekam, saimnieks pēc tam aizbrauc ar to mašīnu uz to servisu, kur viņš uzlika to jauno DPF filtru un sāk skaidroties. Nu, kā tad tā? Un tie, kas uzlika to jauno filtru, viņi saka, mēs vienkārši uzlikām jaunu filtru, un pēc tam vajadzēja vest pie, programmētāja, kas atprogrammēs. Un viņi, tad iedavuši to mašīnu tam programmētājam, kas tur kaut ko saprogrammēs, acīm redzot, lai tas filtrs darbojas vai ko, es nezinu, ko tieši. Un tam programmētājam, acīm redzot, kaut kas nav izdevies saprogrammēt, kā gribētos, vai viņam ir vienkārši kaut kas uznācis, ka labāk pa vienkāršo, un tas programmētājs izurgs tos caurumus, un lūdzu, Fords darbojās. Nu, tā kā sanāk, ka tas servis, kas uzlika, vismaz tāds ir tas stāsts. Mēs jau nezinām, bet, servis tādu to stāstu stāsta, un acīm redzot, tā tas ir iespējams. Bet ko es ar to gribu teikt? Visiem šiem daudzajiem cilvēkiem, kuriem būs problēmas ar DPF filtriem, un tas būs ļoti daudziem un tā tālāk. Tad jūs saprotiet, ka var izrādīties, ka jums ir sabojāta tā programmatūra ar tā DPF un EGR izgriešanu. Un tad, kad jums ieliek šo jauno DPF filtru, viņš, protams, loģiski nedarbojas. Tur vajag salikt atpakaļ visu programmatūru normāli. Un tad tie programmētāji var būt visādi. Varbūt to aizdien pie programmētāja, kurš saliks tev atpakaļ to programmatūru, bet viņš nevis saliek tev atpakaļ programmatūru, bet vienkārši caurums izurb un brauc tālāk, saprot? Vot šitāds stāsts, davai, tāds updates, jā. Tas viss, peace!